Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stoller. Raidījumu atbalsta Ģiensirdīgai apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltica, Latelekom televīzija, ceļojumu aģentūra FTB Latvija. Labrītiņšo, rītiņšo, skaisto rītiņšo, burvīgo rītiņu, no Mārtiņa rītiņu, no Vincenta un no labvakar. Pēc 7 dienām būs Mārtiņi. Šodien mēs gatavosim vienu recepti speciāli priekš Mārtiņiem, jo viņi ir tāda recepte, kas ir iepriekš jāgatavo. Viņi katreiz uzlabojās ar vairākas dienas sautēšanu, un tad atpūšanu, un tad baudīšanu. Un tad pēc nedēļas mēs gatavosim pašu Mārtiņa dienas zosi. Pēc šī recepte, ko šim šodien grib rādīt, dojās Mārtiņiem. Mēs zinām, ka Mārtiņi ir pļaujas, laiks ir cauri, tagad visas labības ir savāktas, un tagad mēs gatavojam ziemai, un mums ir ļoti daudz bagātības. Un tā es pētīju, kas ir tāds tradicionāls, ko mēs varētu gatavot priekš Mārtiņiem. Un tad es skatījos, kas citās valstīs ir. Francijā cassoulet. Cassoulet ir arī zos. Ļoti tradicionāli tāds vēlās rudens ziemas ēdiens. Cassoulet vislavenākā vieta ir Tulūza, Francijā. Interesanti, ka tā cassoulet, tas ēdiens, ir nosaukts ne no tā, kas iet tajā traukā, bet paša trauka, un tas ir cassoulet trauks, tāpat tās, ka mums ir pīle. Otrs, ko skatījos, ir Amerikā. No 1568. gadā ir pirmais, ko mēs zinām, ir tāds ēdiens, ko azteku indiāņi gatavoja, un tas bija chili con carne. Un tur viņi lietoja pārsvarā lielopu gaļu, jeb medījumu. Tagad, kas savieno šīs te abas receptes kopā, ir pupas. Un latviešiem arī ir daudz pupas. Es tad vienā ziņā saliku šīs abas receptes kopā, un zini, kas man iznāca? 100% Latvijas garša. Tātad šodien es gatavošu tādu krustojumu chili con carne ar cassoulet. Tagad, te man ir ļoti daudz labumu. Es teicu, bagātība šis te gada laiks ir. Es dažām lietām te izskriešu cauri. Rekur man ir briedis. Rekur tagad ir ļoti daudz visādīgas desas mums tagad parādās, jo mūsu senči šī laikā gatavo daudz desas. Te ir Bavārijas desa, te ir sīpola desa un te ir ķimene desa. Speķis. Te ir dūma desa un arī zos. Voilà! Tā kā azteku indiāņiem, un arī tas chili con carne, viņš ir arī uzskatīts kā kauboja ēdiens. Viņš tāds ēdiens, ko gatavoja pie ugunskura. Un tad viņš tāds dūmots bija. Viņa arī 24 stundas iepriekš gatavoja, pirms viņa ēda. Tātad, vienmēr uzliksim pannu. Un ko mēs lietosim? No zosim man jau ir sakrāts, man te ir zosu tauki. Un mēs cepsim viņu zosu taukos. Tagad neuztraucieties par zosu taukiem, viņi ir veselīgi. Lai būtu laba garša, mēs liksim speķi arī klāt. Tātad speķi mēs liekam pie zosu taukiem. Un tad nākamo, ko mēs liksim klāt, ir sīpolu. Tagad es nekādus svarus, nekādas mērus jums nedošu, tikai varbūt aptuveni, jo katrā mājā viņi gatavo viņus savādāk. Nākamo liekam klāt čiploku. Viņas var atstāt veselas, arī var griezt šķēlēs.
Un labi daudz, jo šis tas gada laiks, kad viņš ir mums vajadzīgs, šī tā kā mums veselīgas zāles, dabiskās zāles. Voilà. Tagad franči neliek papriku klāt, azteki, indiāņi un kauboji liek papriku klāt. Es tad paņemšu kaut ko te mums paši audzētie, tad vēl to projām ir Latvijas garša. Izņemam sēklas ārā. Atkal klāt. Viņš būs ļoti krāsns, kas mums tagad ir vajadzīgs. Tagad visas labs maina krāsa, tad saskaņots būs ar mūsu dabu. Voilà. Tagad viņš sāk palikt mīksti. Un tagad mēs liksim klāt, es šeit paņemšu sīpoldesu. Un ko mēs tikai paņemam tā, iegriežu viņu iekšā. Un tagad man ir prieks redzēt, kad ļoti daudz saimniecības, labi mazie veikaliņi paši taisa savas desas. Viņas tādas desas, ko es tiešām varu uzticēties, kad viņas ir tīras un dabīgas. To mēs samaisam, iemaisam. Un aromāts no tiem dārzeņiem, no desas jau sāk man virtu patīkam smaržu. Te plivo apkārt. Nākamais. Tagad ir dabīgi medības laiks, un te man ir briedis. Un te, šo, ka mēs restorānā te izmantojam, te mēs teikam briežu steiks, bet tos galiņus, ko mēs no tā attīram, to mēs liksim šajā sautējumā te klāt. Un arī viss tāds glītos kubos. Tie franči, viņi mēdz atstāt lielos gabalos, un tie indiāņi un kauboji, viņi griež kubos. Ja jūs tādu čili con carne sastopat, kas ir maltegaļa, viņi nav tradicionāli, jo tajos laikos viņiem nebija maļamie. Un šitas bija tāds ēdiens, ko tie kauboji gatavoja, kad viņi ganīja tos lopus, uzlika uz ugunskura un lēnu viņu turpat uz vietas griez un gatavoja. Liekam to briedi. Nākamo pašu zoskāju. Tas ir tāds laiks, kad mēs zinām, kad mārtiņi ir klāti. Un šo kāju mēs arī vēlāk liksim klāt, kad viss ir samaisīts. To mēs nemetam ārā, ne buļļona katlā, tas ies mūsu sautējumā. Tagad mēs lieksim klāt ādu un tos taukus. Tagad, ja jums nav zos, jūs varat lietot pīli. Ja jums nav pīla leduskapī, jūs varat lietot vistu. Bet es tiešām iesaku tikai lauku vistu, citādīgi izlaižat to ārā no tās receptes. Un vēl liekam klāt mūsu zos. Tagad man te ir vēl viena desa, man te skapī. Un šitā ir tāda dūma desa, un to mēs arī iegriezīsim. Es viņu pagriezīšu gareniski. Un tad šo te tādos pušķēlēs, lai mums tāds patīkams kodiens uz viņai ir.
Tagad tas lēnām sautījās. Mēs tagad liksim garšvielas klāt. Un te es savienojos no abām valstīm, no amerikāņu indiāņiem un no frančiem. Un te es lieku zvaigzni anīs. Tas nāk no indiāņiem. Arī no indiāņiem čili piper. Čili pipers. Un arī, ja tiešām grib tādu pikantu, redz, kur mums ir paša audzētā Anniņas jalapeno un čili peppers. To mēs arī varam iegriezt klāt. Voilà. Vēl mēs varam pielikt, ko franči liek, ir raudene. Pieliekam klāt raudeni. Tas ir ļoti tipisks franču. Un arī lauru lapas. Un vēl, ko franči liek klāt, ir romiešu ķimenes, ko mēs pavāri saucam par kuminu sēklām. Tos arī klāt. Svaigi malt melnos pipers un jūras sāli. Sākumā nepadaudzs, tikai tučs, lai viņš ievārās, un tad mēs sāli vēl liksim tādu beigām, pēc garšas. Tad nākamo var likt, var nelikt, mēs liekam klāt atmatenes. Viņš tāds prišķīt ir ar birsti notīrītas. Tās sēnes, viņas sarausies, viņas būs mazāks, un tad uz pašām beigām viss būs apmēram tādi vienlīdzīgi. Un šeit ir vēl nenosauktais Mārtiņa dienas sautējums. Es tiešām būtu patīkami dabūt no jums dzirdēt, kā jūs šo te varētu nosaukt, bet lūdzu esat pieklājīgi. Un tagad es likšu klāt, šis saucās pasata. Tā ir tomātu mērce, tīrs tomāts. Šis mans izgājis ar to slow foodu maļamo. Te jau var likt tomātu pasti klāt, bet man personīgi tomātu pasti man nepatīk. Viņi tādi iedod man tādu bunžīgu, metālisku garšu. Un tad mēs liekam klāt tomātus savā sulā. Tie tomāti sabruks te iekšā, viņas var vesels likt, tie nav jāgriež. Tad, kā franči to dara, mēs pieliekam klāt rozmarīnu, tie svaigais. Un jūs redzat, ļoti bagātīgs. Un tādi visi Mārtiņa dienas ēdieni, tādi bagātīgi. Svaigi salvī. Kaut cik ārā ir 0 grādi, bez timjāna un salvī viņi vēl var izdzīvot. Tagad nākamo. Viņš tā vārīsies kādas 2 stundas. Maigi viņš vārīsies. Tātad mums vajag vairāku te slapjumu. Un te man te ir teļa buļļons. Viņš ir dabīgs. Pieliekam tādu teļa buļļonu. Franči, viņi var likt vīnu klāt, viņi liek sidru klāt. Bet ko mēs latvieši varētu izdarīt? Mēs varam likt alu klāt. Lejam klāt alu. Bagātība. Ai, kur skaisti izskatās arī. Un tagad gandrīz pēdējo sastāvdaļu
Man te jau iepriekš ir novārīt baltās pupas. Šitās ir nāras. Liekam tās klāt. Un tās var likt daudz, tās var likt maz. Bet galvenais, viņam ir jābūt šai receptē. Bez viņas tu nevar viņu gatavot. Tā, tagad viņš uznāks uz burbuļa. Un tad mēs viņu maigi viņu vārīsim. Kāds 2 stundas. Bet tagad pirmo reizi mēs viņu pagaršosim. Wow! Šis ir tikai tagad. Wow! Kas būs pēc 2 stundām? Un arī nedrīkst aizmirst, ko es teicu agrāk. Mēs pieliekam klāt mūsu zoskāju. Vāku virsū. Un neiet jūsu darīšanās apmēram 1,5–2 stundas. Bet jābūt uz zemes uguns. Kamēr man vēl nenosauktais latviešu ēdiens sautējās, es gatavošu viņai garnējumu. Un tas garnējums ir tāds panangrata. Panangrata ir cepta rīvmaize. Tas ir ko? Tas ir itāļu nosaukums. Un kāpēc Itālija, Francija saistīt kopā? Jūs zināt, sen atpakaļ Piemonta, tur ļoti daudz Itālijā, tur ļoti daudz franču recepts, franču ēdienu nosaukumi. Es nevaru saprast to, bet franči bija iekarojuši Piemontu. Un tāpēc es lietošu arī šai receptē parmižāno sieru. Tā, pirmā mūsu lauku sviestu. Liekam to kūs. Liekam klāt arī olīveļu. Jūs domājat, kur traks, kur tik traki ēdienu viņš taisīs? Šis ir tikai garnējums, tas tikai mēs uzbrīdināsim uz mūsu ēdienu. Nedomāju, ka tas ir kāds 4 porcijas tur. Te ir daudz porcijas te būs. Liekam klāt čiploku un liekam klāt krietni daudz. Te man kāds 8 daivas ir. Tāda pusotra vesela galva čiploks. To mēs arī liekam klāt. Jāatšķirties, ka čiploks izcepās, viņš karamelizējās, viņš paliek daudz saldāks. Un tas tagad izkursis turpat gandrīz. Un tad, kas man te ir, mūsu paša rīvmaize. Un to mēs pieliekam klāt. Tūlīt, kad viss ir izkursis. Un tikai tik daudz, lai viņš tāds kā drupačas paliek. Ja viņš pa sauss, tad pieliekam vēl sviestu klāt. Un šo te mēs tagad pacepam uz tādu palielāku uguni, lai viņš paliek tāds pievelkās, karamelizējās, lai tā maize karamelizējās. Te var pielikt vēl pišķi klāt. It kā mērītas. Viņš tagad man sāk pievelkties, karamelizēties. Tagad mēs pieliekam klāt to parmizānu sieru. Mēs viņu tagad varam ņemt no uguns. Un pašās beigās mēs pieliekam klāt raudeni. Man te raudeni, ja neatceras, kā izskatās. Un sakapāt pēters. Un mēs redzam, kad viņš ir pievilcies, tas ir, ko es gribēju. Kad viņš ir, tā maize ir apcepusies. Un to mēs gaidām, lai viņš atciest. Divas stundas ātri pagājuši, vai ne? Un es tagad ņemšu vāku nost un skatīsimies, kas tie lēnām sautēts. Un šeit ir vēl nenosauktais Mārtiņa dienas sautējums.
Es tiešām būtu patīkami dabūt no jums dzirdēt, kā jūs šo te varētu nosaukt, bet lūdzu esat pieklājīgi. Tagad viņš ir jānogaršo pēc sāli piperiem, to katreiz pavāram jādara. Wow. Tos labos vārdus es atstāšu līdz pašām beigām. Vai kā man tā kāja patīk, ka viņa tā ārā tā atpūšās. Te var pierādīt, ka te ir īsta tradicionāla manta šeit. Un tagad paņemam kausu un dziļā bļodā voilà. Tad mūsu lauka krējumu, tad lielu piku pa virsu. Un tad mūsu panangratu mēs šo te uzkaisīsim pa virsu. Un šī te panangrata, tā ir arī tradicionāla franča veida, kā Tulūzē, kā viņa pasniedz savu kasulē. Nobeigsim varbūt ar to, kas tiek gājis iekšā, ar pētersilu un ar salviju. Un es jums uzdot tādu jautājumu. Viņš nav jautājums, viņš ir fakts. Es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par Mārtiņa dienas zosu sautējumu. Tagad jūs esat palaiduši šo te garām, šo recepti, tikai ieslēgušies, neuztraucaties par skatīties Latelekom interaktīvas televīzijā arhīvos. Skatieties, kas var būt labāks par šo, un arī, ja jums šis te tiešām ļoti pievilināja, jūs gribētu viņu baudīt, skrienat tūlīt uz Kalnsiem kvartālu tirdziņu, tur ir Mārtiņa dienas tirgs, kur mēs šo un daudz citus labumus pasniegsim. Es jūs gaidu. Kādu putni senie latvieši cēla galdā Mārtiņos? Jūsu atbildes es gaidu līdz 3. novembrim, pusnaktī. Balva izloze 10. novembrī Mārtiņos. Balvu saņems 3 no jums. Teikanu no Stoller, dāvana karte no Jensidigen un vakariņas ar komplimentiem no American Express šeit pat restorāna Vincentā. Visi tie, kas ir pareizi atbildējuši visu caur gadu, bet nav tikuši pie balvām, neuztraucaties. Viens no jums tiks pie šie fantastiskā Stoller espresso aparāta. Un izlozēsim viņu pašā gada beigās. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold un Stoller. Raidījumu atbalsta Ģiensidigai apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltica, Latelekom televīzija, ceļojumu aģentūra FTB Latvija.